Latvijas darba devēja konfederācija šodien tā kā informēs par nelietderīgi izmantoto naudu. Kas tad būtu tas, kur visvairāk nelietderīgi šie līdzekļi? Varbūt, ka jūs varat nedaudz pavērt priekšstatu un iezīmēt šīs nelietderīgās naudas plūsmas, par ko šodien runāsim. Jā, zināmā mērā, tad, kad mēs runājam par struktūrālām reformām, mēs saprotam gan valsts pārvaldes sakārtošanu, gan arī uzņēmējdarbības veicināšanu. Šajā gadījumā, protams, ka mēs runāsim par tiem atsevišķiem gadījumiem, jo pa katru gadījumu runājot, tur, kā saka, nonāk ļoti lielās nepatikšanās un iemantot ļoti daudz ienaidnieku, bet pēc būtības katrā nozarē šī situācijas ir, un šajā gadījumā, protams, mēs runāsim par informācijas biznesu, mēs runāsim par arī elektronisko, jeb telekomunikāciju biznesu, un arī šajās nozarēs mēs redzam, ka valsts ir monopolizējusi atsevišķas funkcijas, un šobrīd ir vairāk norūpēta ar to, kā šīs lielās investīcijas atpelnīt, paaugstinot tikai nodevas, spiežot uz nozarēm, uz biznesu, un, teiksim, nodrošinot atkal šo turpmāko rīcību privātā sektorā, kas būtības nav vajadzīga. Tad patiesībā runa ir par negodīgu naudas izlietojumu? Šajā gadījumā ir runa par negodīgu konkurenci, jo mēs pieņemam situāciju, ka valstī ir strateģiskie uzņēmumi, kad ir kaut kādi strateģiski pakalpojumi, ko valstī ir jāsniedz. Ir ļoti liela resursi, ko apkalpo, piemēram, Latvijas meži, Latvijas dzelzceļš, Latvenergo. Tie ir strateģiski uzņēmumi, pa viņiem neiet runa. Bet ja mēs runājam par atsevišķām tādām sīkām funkcijām, piemēram, elektronisko sakaru direkcija, ja, ir sapirkts iekārtas par miljoniem. Tagad viņas ir jāatstrādā. Un ko mēs darām? Mēs pastāvīgi nesam uz ministru kabinetu aktualizēt jaunu nodevu apmēru. Pa telefonu mēs visi runājam, tad lai arī visi telekomunikāciju uzņēmumi, lai tik viņi tagad turpina maksāt. Ja. Un šādas situācijas ir ļoti daudz. Cenrāžu parādās ministru kabinetā patstāvīgi. Pēc cenrāžiem mēs varētu ļoti daudz jautājumus arī pārskatīt un teikt, pagaidiet, stop. Un tās situācijas. Tā patiesībā no jūsu vārdiem izriet tas, ka šobrīd valsts dara, ko grib. Valsts šobrīd nodarbojās ar biznesu un absolūti nekautrējās to oficiāli paziņot. Komercdarbība ir ok. Mēs sakām, ka komercdarbība strateģiskās nozarēs, strateģiskos uzņēmumos, cepuru nost, tie ir ļoti svarīgi mums visiem valsts budžetā ieņēmumu strādājumi, bet tad, kad mēs runājam par, teiksim, tādām monopolizētām, teiksim, entajām kontrolas institūcijām, ja, tad viņām ļaut vēl papildus piepelnīties, mums tas liekas ļoti dīvaini. Tas nozīmē to, ka ja mēs attīstam šo domu tālāk, tad jebkurš uzņēmums patiesībā var tad piedalīties valsts pārvaldējot uz tādām pašām tiesībām. Tieši tā, jo principā arī pagājušajā gadu nogalē ļoti liels bija tas diskusija vilnis arī Eiropā par to, vai liberalizācija ir izgāzusies vai nav. Es domāju, ka Latvijas situācija ir nedaudz savādāk, jo mums ir tik pārregulēta ekonomika. Valsts iejaucās cik daudzās lietās, ko pēc būtības pa 20 gadiem biznesi ir pierādījis, ka spēj pats īstenot, ka es teiktu tā, ka mums tāda liberalizācija nav bijusi. Mums ir bijis kaut kāds mežonīgais kapitālisms, mēs esam iznākuši pamazām no ēnu ekonomikas, tajā mēs šobrīd sākam krist, protams, atpakaļ, bet pēc būtības tā normāla liberāla ekonomika mums nav bijusi, kur valsts, protams, piedalās regulēšanā, valsts var kādas atsevišķas funkcijas veikt, bet viņi neiejaucās tur, kur privātais sektors tiek galā.